Patiesi, lai ir slavēts mūsu Dievs, mūsu Kungs, debes un zemes radītājs. Labrīt, mīļā Kristus draudze. Un es šodien īpaši uzsveru Kristus draudze. Jo, diemžēl, mēs nereti par to aizmirstam. Mēs liekam, ka mēs esam tā draudze, ka mēs esam kaut kāda draudze, Valmieras draudze, Valmieras vasaras svētku draudze. Bet šodien, domājot par svētā gara nozīmi mūsu dzīvē, es gribu runāt arī par draudzi, par svēto garu un par draudzi. Kā šīs lietas ir saistītas? Jo mēs nereti par to aizmirstam, un kādos gadījumos pat izrādās, ka mēs to nezinām, ka mēs to neesam īsti sapratuši. Bet kādreiz tā nebija. Kādreiz nebija tāda sekošana sociālajos tīklos, kāda tā ir tagad. Tu vari kļūt par sekotāju. Tev tikai attiecīgā vietā tur jāieķeksē, un tu kļūsti kādam par sekotāju. Vai pareizāk sakot, tev tiks, vai atsūtītas, vai tu redzēsi, vai tev rādīs visu, ko šis cilvēks vai organizācija, kam tu tur seko, viss viņu video, visas viņas publikācijas, tu būsi ļoti labi informēts. Tu zinās, ko viņš tur dara, ko viņš ēd, ko viņš domā, ko viņš visu. Tu esi viņas sekotājs. Un iespējams, ka kāds līdzīgā veidā arī uztvēra sekošanu Jēzum. Kaut kā tā līdzīgi, es tā piesekoju. Es uzspiedīšu kādu īkšķīti, vēl sirsniņu, un tad es būšu tāds īpaši labs sekotājs. Bet, kad Jēzus teica, seko man, viņš ar to nedomāja, ka tev līdzīgi kā Facebookā vai YouTube'ā, tev tur ir jāuzspiež uz tā zvaniņa vai vēl kaut kur, lai tu varētu noskatīties viņa jaunākos video. Un jāuzspiež uz īkšķīši. Lai ar to apstiprinātu, ka man tas patīk, ko tu runā. Lai apstiprinātu, ka es atbalstu un augstu vērtēju to, ko tu dari. Un šis domāšanas veids, viņš ir iezadzies arī mūsu prātos un domāšanā. Vai nav tā, ka, lai cilvēks sevi pieskaitītu Jēzus sekotājiem vai mācekļiem, kad ir jau pietiekami ar to, ka es atbalstu viņus. Kad es savā sirdī saku, jā, viņi dara pareizi. Es to uzskatu par labu, ko viņi dara. Es uzskatu par to, ko Jēzus mācīja un darīja. Jā, tas ir pareizi, ko viņš mācīja. Tas ir ļoti labi, ko viņš darīja. Es arī līdzīgi domāju. Es arī uzskatu, ka tā vajag darīt. Un bieži cilvēki domā, ar to pietiek, lai es jau būtu Jēzus sekotājs. Ar to pietiek, lai es sevi uzskatītu par kristieti. Jo es domāju, ka tā ir labi. Ja es domāju līdzīgi, ja man tas liekas pareizi un es arī ticu Dievam, tad jau es esmu Jēzus sekotājs. Es viņam sekoju. Bet savā dzīvē es dzīvoju, kā dzīvoju. Un nekas manā dzīvē nemainās. Bet lai cik tas arī labi un pareizi un gudri, varbūt kādam arī neizklausītos, šāda domu biedru, grupa vai kopiena, tā nav draudze. Tā nav draudze. Tā ir domu biedru grupa, tas ir interešu klubs, kurā kluba biedri apspriež un runā par kādām lietām, kas viņiem liekas labas un liekas svarīgas. Un lai gan atgriešanās no grēkiem, oriģināla valodā mēs zinām, tur tāds vārds metanoia, kas nozīmē mainīt domāšanu. Un tiešām mums ir jāmaina domāšana. Un tā ir neapšaubām svarīga vieta mūsu jaunajā dzīvē, tomēr šī domāšana, tas vēl nav viss. Jo, kā jau es minēju,
Mēs neesam domu biedru grupa. Vienkārši mēs domājam līdzīgi, tāpēc mēs sanākam kopā. Ja tas būtu viss, tad līdzīgi kā tas bija populārs senajā Grieķijā, kur viņiem bija dažādi šīs filozofu skolas un mācības, un tad viņi to kā, tur mēs varam lasīt apustuļu darbos 17. nodaļā. Un tad viņi to vien darīja, kā viņi nāca kopā un runāja, pārspēja viens otru savā gudrībā, savā atapībā, un ja šie būtu arī kristieši, ar izmainīto domāšanu, viņi nākt ar savu jauno mācību. Un tad grieķi viņu labprāt ņemt savā pulciņā, un atkal būtu karstas diskusijas, atkal būtu viedokļi un domas un karstas vārdu apmaiņas un strīdi mutuļot tādā lielā dedzībā. Bet, kad mēs lasām par to, kā bija, kad Pāvils tur bija. Pāvils tur aizgāja. Viņš sāk sludināt Kristu. Viņš sāk sludināt par mirušo augšām celšanos. Un grieķi viņu negribēja uzklausīt. Viņi teica, nē, par tevi mēs uzklausīsim kādu citu reizi. Ar to pateikdam, mēs negribam tevi klausīties. Tā nav tā gudrība, ko mēs te daram. Tas ir kaut kas cits. Un kristietība, ticība vienīgajam Dievam radītājam, mūsu glābējam, Jēzum svētajam garam, un kurš mīt mūsu sirdīs, tā nav vienkārši kāda kārtējā filozofijas skola. Un draudze nav vienkārši līdzīgi domājošo cilvēku pulciņš, kuri nāk kopā kādās īpašās dienās, pārsvarā tās ir svētdienas, varbūt arī kādas citas dienas. Viņi nenāk tāpēc, ka viņi ir domu biedri, tāpēc, ka viņiem ir svarīgas kādas vienas lietas. Bet kāpēc draudze nāk kopā? Un, protams, mēs nākam priekšā, Dievu priekšā, lai viņam pateiktos, lai viņu slavētu, lai viņu pielūgtu, lai saņemtu no viņa dienišķo maizi, lai liecinātu par viņa darbiem un būtu sadraudzībā kopā viens ar otru. Bet kāpēc tas ir tik svarīgi? Un tad, kad mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā no 21. panta, Jēzus lūdz par saviem mācekļiem. Un arī par tiem, kuri ticēs pēc viņu vārdiem, tad arī par mums. Un no 21. panta, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens. Lai draudze pazīst, ka tu mani esi sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Tu viņos, es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens. Un šie Jēzus vārdi liecina par tādu īpašu pārdabisku stāvokli. Jo vienotība ir tajā, ka Kristus ir mūsos. Kristus saka, es esmu viņos. Viņi ir vienoti, tāpēc, ka es esmu viņos. Un šī vienotība ir pārāka par mūsu cilvēku domām un viedokļiem. Un kristieši pat vienmēr nav tas labākais piemērs, kā būt vienotiem savās domās un savos viedokļos. Kristieši, viņi mēdz šķelties un dalīties. Viņi nav tie, kuri vienojās tāpēc, ka viņi domā līdzīgi. Viņi ir vienoti tāpēc, ka Kristus gars ir viņos. Un paldies Dievam, ka šī vienotība ar Kristu
nav tiešā veidā atkarīga no mūsu bieži vien atšķirīgajiem viedokļiem. Laika gaitā ir izveidušās daudz kristīgas konfesijas, dažādas mācības un dažādi izpratnes, kā mēs skaidrojam vārdu. Jā, savas nepilnīgās izpratnes dēļ mēs atrodam iemeslus, kāpēc šķelties un dalīties. Nevis būt vienoti. Šīs atziņas mūs padara tikai uzpūtīgas mūsu un mūsu šķeļ. Nav patiesības mūsos. Ja mēs uzskatām, piemēram, ka līdz reformācijai viss bija nepareizi, un viss, kas ir radies pēc reformācijas, ir nepareizi, tad tie ir maldi. Vai domāt, ka nākošajos 100 gados, kas nāca pēc Lutera reformācijas, ka viss tas ir nepareizi? Vai ja līdzīgi mēs domātu par kādu citu atmodu, par Azus ielu, ka mēs spriežam, ka viss līdz 1906. gadam viss bija nepareizi. Un tad viss bija pareizi. Nu nē. Pāvils raksta 1. korintiešiem 8. nodaļa no 1. panta, no 2. daļas, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ja kas domā, ko atzinis, tas vēl nav tā atzinis, kā pienāks. Ja tu domā, ka tu esi sapratis, ja tu domā, ka tu zini, un ka viss jau esi sapratis, tu vēl neesi atzinis. Bet ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. Kādreiz cilvēki tik ļoti augstu vērtē savu atziņu, viņi to tik ļoti lolo, dzīvo tajā un domā par to, ka viņi kļūst pilnīgi atrauti no realitātes. Viņi atrauti no reālās dzīves. Un viņi aizmirst pašu galveno – mīlēt Dievu. Viņi ir pārņemti ar savām atziņām, ka viņi aizmirst mīlēt Dievu. Un ja izrādās, ka viņi nemaz vairs nemāk un nespēj mīlēt, ka viņi māk tikai ievērot noteikumus, kuri lielā mērā ir paši izdomāti, tad tā ir traģēdija. Bet Dievs jau no pašām pirmajām Bībeles grāmatām līdz pašām pēdējām viņš māca mīliet Dievu. Mīliet Dievu. Vai tad noteikumi un atziņa nav vajadzīgi? Ir vajadzīgi. Bet šeit ir svarīgs šis virziens. Vai es pildu pienākumus, noteikumus, lai būtu Dieva atzīts? Vai es pildu šos noteikumus tāpēc, ka es esmu atzīts? Un Jēzus reizēm, runādams līdzības, viņš lietoja frāzi: es jūs nepazīstu. Es jūs nepazīstu. Un mēs ļoti mēs negribam dzirdēt šo frāzi no Jēzus, it īpaši tad, kad mēs vairs neko nespēsim mainīt, kad viņš teiks, eita prom no manis, es tevi nepazīstu. Bet ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. To Dievs pazīst. Un Bībele un Dieva vārds mums atklāja un māca, kā mīlēt Dievu. Dieva vārds runā par to, kā mīlēt Dievu. Un to, kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. To Dievs pazīst. Un mums ir jāsaprot, ka Kristum ir tikai viena draudze. Un viena līgava. Viņam nav daudzas draudzes un daudzas līgavas. Viņam ir viena draudze. Un tad, kad mēs baudām svēto vakarēdienu, tā ir savienošanās ar Kristu. Ar Kristus draudzi. Un ja vakarēdienā ar Kristu savienojas luterāņi, savienojas baptisti, savienojas vasaras svētku ticīgie,
savienojās vēl un vēl citi. Tad mums jāsaprot, ka Kristu mēs esam vienoti. Mēs visi esam viena liela Kristus draudze, Kristus miesa. Mēs esam vienoti ne tikai ar tiem, kas atrodas tajā telpā, kur mēs to darām. Jo mēs bieži šo vienotību mēs skatāmies mūsu draudzi. Mēs esam vienoti, mēs visi esam vienoti Kristū. Bet vakarēdienu pieņem arī citas draudzes. Vakarēdienu pieņem arī citas konfesijas. Un arī viņi savienojas ar Kristu. Un kāds teiks, es to negribu. Bet kāds teiks, tas ir pārsteidzoši. Tas ir brīnišķīgi, tas ir vienreizēji. Visi Dieva bērni vienoti Kristū. Kristum ir viena draudze. Vienoti mēs esam tieši pašā Kristū. Un Pāvils raksta Romiešiem 12. nodaļa, 5. pants. Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. 1. korintiešiem 10. nodaļa, 17. pants. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa. Jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. 1. korintiešiem 12. nodaļa, 12. pants. Jo kā miesa ir viena, un te ir daudz locekļi, bet visi daudzie miesas locekļi tomēr ir kopā, ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Un līdz ar to mēs saprotam, ka būt Kristus miesā, būt par Kristus draudzi, tas ir kaut kas augstāks, tas ir kaut kas lielāks un tas ir kaut kas pārāks par manu konfesionālo piederību. Tad, kad mēs baudam vakarēdienu, mēs visbiežāk iedomājamies, ka vienot esam mēs. Varbūt mēs domājam, bet vai varētu būt, ka kāda konfesija tikai vienojas? Vai kāda apvienība? Taču nē. Mūsu vienotība ar Kristu, tas ir kaut kas lielāks un tas ir pārāks. Tas stāv pāri visām konfesijām. Un lielākā daļa kristiešu uzskata, un arī es esmu viņu vidū, ka patiesus Dieva bērns var satikt jebkurā draudzē, jebkurā konfesijā. Kura stāv uz Jēzus, kur stāv uz evaņģēlija patiesības. Tur ir Dieva bērni visi. Un Efesiešiem 2. nodaļā no 19. panta Pāvils raksta, tātad tagad jūs vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kur stūra akmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par mājokli, par Dieva mājokli garām. Ko tas nozīmē? Kādiem tas nepatīk? Kādiem tas nepatiks, bet secinājums ir nepārprotams. Konfesionālai piederībai nav izšķirošas nozīmes. Protams, katrai konfesijai ir kāda mācība. Un šī mācība atstāja ietekmi uz cilvēku. Tā atstāja ietekmi, un šī ietekme būs atšķirīga. Un par to mēs šodien nerunāsim. Bet ja vien šī konfesija, ja vien šī mācība ir celta uz apustuļu un praviešu pamatu, un tais par stūra akmeni ir Jēzus Kristus, tā spēja pievest cilvēkus pie patiesā Dieva. Nevelti mēs sakam, visur ir Dieva bērni. Ir viņi. Un runājot par dažādu konfesiju mācībām, ir jāsaka,
ka mūsu atziņa ir nepilnīga. Mūsu atziņas mainās, tās aug, tās attīstās. Reizēm tās stagnē, reizēm tās aplīp par kādām nevajadzīgām liekām lietām, tad ir vajadzīgas reformācijas, tad ir vajadzīgas atmodas un atkal. Bet tā nav problēma, tas ir process. Mēs pieaugam Kristus atziņā. Bet nevajag domāt, ka es esmu beidzot Dievu, es esmu izanalizējis, es esmu sapratis, es esmu nosvēris un izmērījis, klasificējis un izveidojis sadaļu enciklopēdijā. Tas ir Dievs. Nu, mīļie, mēs saprotam, ka tas nav iespējams. Dievs ir pārāks par mūsu saprašanu. Mēs viņu nevaram ielikt savā izpratnē. Mēs nevaram aptvert to, kas ir lielāks par mums. Un tāpēc Dievs saka, tas, ko viņš saka, mīli mani. Mīli mani. Mīli mani ar visu savu dvēseli, mīli mani ar visu savu spēku un visu savu prātu, jo es esmu tava dzīvība. Turies pie manis. Turies pie manis. Mīli Dievu. Un vienlaicīgi audz atziņā. Meklē viņu. Pieaudz šajā atziņā un izpratnē. Bet galvenais, kas ir, tas ir, ka tu mīli savu Dievu. Ka tu tiešām viņu iemīli, ka tu pie viņa turies. Un labā ziņa visā tajā ir tā, ka neskatoties uz to, kurai kristīgai konfesijai tu piederi, tu vari būt patiesa Dieva bērns. Tas ir iespējams. Šī iespēja pastāv. Un no otras puses sliktā ziņa tiem, kas tic, ka vienkārši formāla piederība kādai konfesijai, lai kāda tā arī nebūtu, automātiski padara cilvēku par Dieva bērnu. Tā nav. Tā nav. Tātad vienojošais, kas vieno mūs visus Dieva bērnus, ir Kristus gars mūsu sirdī. Kristus gars mūsu sirdī. Un mēs nedrīkstam to uzņemt, ka tas notiks automātiski. Un mēs to nevaram uzņemt, ka mums kaut kāda iemesla dēļ tas nav iespējams. Mēs varam. Jo kā mēs lasām Romiešiem 8. nodaļā 9. pāns, bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks nepieder Kristus draudzei. Nav iespējams piederēt Kristus draudzei bez Kristus Dieva gara sirdī. Bet tā arī nav nolemtība. Jo, kā mēs lasām Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā, 13. pāns. Ja nu jūs ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Mums ir jāsaprot, ka piederība Kristus miesai, tas ir kaut kas pārdabisks. Tas ir pārāks par mūsu saprašanu. Tas ir pārāks par visām mūsu konfesijām un izprašanām. Piederība Kristus garam, tas ir kaut kas pārdabisks un tajā pašā laikā tas ir kaut kas ļoti īsts, patiess un reāls. Un tas ir atkarīgs no Dieva žēlastības. Jo mēs ar savu pareizo, kā mums liekas, atziņu vai pārliecību vai labajiem darbiem, mēs nevaram sevī uzradīt Dieva garu vai kaut kādu varu viņu tur ielikt. Dieva garu mūsu sirdīs ieliek Dievs. Un tas ir vienīgi viņa ziņā.
Mēs nevaram panākt ar saviem spēkiem, ar savu gudrību, ar saviem darbiem, ka Dieva gars mūsos iemājo. Dieva garu mūsos dod Dievs. Ne mēs paši. Mums ir jāsaprot, ka tas nav mūsu pūliņa rezultāts. Mēs nevaram to tiešā veidā. Un tāpēc mēs nevaram pret svēto garu izturēties, kā piemēram pret naudu. Nopelnīju 100 eiro un notriec. Liela bēda, nopelnīšu atkal. Un triekšu atkal. Un tiešām es strādāju, un es atkal nopelnu, un manā rokā jau atkal ir 100 eiro, un es atkal varu tērēt, kā es tos gribu. Mīļais, svētais gars nav 100 eiro. Kurus es varēšu, kad vien es gribēšu, atkal un atkal nopelnīt. Atkal un atkal saņemt. Un tāpēc ir rakstīts Efesiešiem 4. nodaļa 30. pants, un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Neabēdiniet viņu. Tie nav 100 eiro, ko es, kad nākošā mēneša alga būs, atkal man būs. Svētais gars tevī. Tas ir tas, par ko tev nav varas. Tu nevari viņu koriģēt. Tagad man būs, tagad man nebūs, tagad man būs. Ja Dieva gars ir tevī, ja viņš runā tavā sirdī, ja viņš mēž no tavas sirds ārā visādus mēslus, kuriem tur nav vietas, ja viņš izgaismo tavus tumšos sirds stūrus un padara tavu tumsu par gaismu un vēl, tad sargā šo sadraudzību ar svēto garu. Tu nevarēsi, ja tu to zaudēsi, tu nevarēsi to nopelnīt atkal. Tas nav tavā varā. Varbūt Dievs apžēlosies, bet tu to nezini. Tev ir jāsargā šī sadraudzība ar svēto garu kā ar vislielāko dārgumu. Jo viņš ir vislielākais dārgums. Būs kārdinājums viņam neklausīt. Būs kārdinājums viņam neklausīties un nedarīt tās lietas, ko viņš saka. Būs šie kārdinājumi. Bet Pēters saka, viņš stāviet pretī. Apjoziet savus prāta gurnus, modri esat. Pāvils raksta, nepadodieties neprātam. Nepārdod savu pirmdzimtību par lēcu zupu kā Ēzavs. Stāvi pretī. Un neizmaini to pret īslaicīgu laimes brīdi. Svētais gars ir tevī, Dieva dots. Neizmaini to nīcīgām un iznīcīgām lietām. Neapbēdini svēto garu. Tā ir ķīla. Tā ir ķīla tavai sirdī. Un ja es sākumā nāku pie Dieva tāds sasists un nevarīgs, dzīves samalts un iemīts dubļos, tad ir salīdzinoši viegli uzticēt sev Dievam, jo īsti jau izvēles nav. Nav neviens cits, kas man varētu pacelt, kas man varētu stiprināt. Bet tad, kad es jau esmu mazliet atkopies, savu dzīvi sakārtojis, jau nostājies uz kājām, un man ir galvā jau doma, kad es jau varu pats. Es jau pats savu dzīvi vadu. Es jau pats darīšu, ko es gribēšu un ko negribēšu. Un tagad tu ar to Dievu paklusē. Man nevajag. Es jau esmu uz kājām. Man nevajag Dievu. Un tu jau esi uzkāpis atkal uz šī grābekļa. Un tu jau atkal esi bedrē līdz ausīm. Svētais gars manī. Tie nav 100 eiro, ko es varēšu atkal un atkal nopelnīt. Kurus varēšu tērēt un pelnīt un tērēt un pelnīt. Svētais gars manī, tas ir pārdabiski. Ja mēs stādamies priekšā Dievu, kurš ir radījis visu, ko mēs nespējam aptvert.
Astronomi saka, tur ir miljardiem galaktikas. Katrā galaktikā ir miljardiem tur zvaigznes un planētas, un tas ir, un viss, kas to zemi piepilda. Dieva gars. Mēs lasījām 1. Mūzes grāmatā, 1. pānti, un Dieva gars līdinājās par šiem ūdeņiem, par šo tukšumu. Viņš radīja un piepildīja zemi. Un šis pats svētais gars ir manā sirdī. Viņš runā ar mani. Viņš vada mani. Viņš māca mani. Viņš dod man dzīvību. Tas ir pāri mūsu saprašanai. Un tas tev liek pazemībā un godbijībā zemoties Dievu priekšā. Dievs, tu esi ielicis savu garu. Es, kas esmu mazāks par putekli, uz visam fonu. Tu esi mani mīlējis, tu esi ielicis man savu garu. Un tas ir līdzīgi kā Dievs tev galvā uzliek zelta kroni un ieceļ tev par ķēniņu. Un tev jaucās tādas pretrunīgas domas un jūtas no vienas puses tu esi ārkārtīgi priecīgs un pagodināts. No otras puses neizpratne, kāpēc es taču neesmu cienīgs. Es neesmu cienīgs nest tavu garu. Es neesmu gana labs. Un mana sirds pildās ar trīsām, ar nedrošību, kā man tagad dzīvot tālāk. Ar svēto garu sirdī, ar zelta kroni galvā. Es taču vairs nevaru kaut kur slapstīties. Es nevaru darīt visādas lietas, es nevaru zakt un es nevaru melot. Jo man taču ir svētā gara kronis galvā. Es nevaru. Ķēniņš, tas ir tas, kurš rūpējās par savu tautu. Tas, kurš iestājās par savu tautu, un liekas, Dievs, vai tiešām esi? Dievs, vai tu neesi kaut ko sajaucis, ka tu manī liec savu garu? Bet ja tu noraidīsi šo kroni, pateiksi, man to nevajag. Vai šī iespēja tev tiks dota otrais? Tas ir jautājums. Tā ir tāda romantiska ilustrācija, kur neatspūgļo visu pilnību, bet es gribēju parādīt, cik ļoti īpaši ir svētā gara klātbūtne tevī. Tas nav ikdienišķi, tas nav parasti. Tas ir neikdienišķi, tas ir neparasti. Tas ir ļoti, ļoti īpaši un pārdabiski. Svētais gars manā sirdī. Tāpēc sargiet un dzīvojiet bijībā un mīlestībā ar svēto garu. Un kā tad man dzīvot ar šo kroni galvā? Kā man dzīvot ar svēto garu sirdī, Dieva garu, ko Dievs ir ielicis tevī? Viņš ir atradis tevi par cienīgu. Viņš tev to ir devis. Un Efesiešiem 4. nodaļā mēs no 1. pānta, tad bažās slēgts savu kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Ja tu esi Dieva aicināts, ja tu esi Dieva izredzēts, ja Dievs ir licis svēto garu tavā sirdī, tad dzīvojiet, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā, pacietībā, citu panesdami, mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekši visiem. Bet ik vienam no mums ir piešķirta žēlastība tādā mērā, kā Kristus mums ir dāvinājis. Svētā gara darbības rezultātā mēs atgriežamies no saviem grēkiem. Mēs lūdzam un mēs saņemam kristību.
un kļūstam par daļu no Kristus draudzes. Par daļu no Kristus. Atgriežoties no grēkiem, lai cik tas biedējoši arī kādam neizklausītos, mēs atsakamies no savas grības pilnībā. Mums ir tikai Dieva griba. Mēs pakļaujam sevi pilnībā Kristus gribai. Bet citādāk nav iespējams. Padomājiet paši. Ja visi grēki, ko tu esi darījis, tā bija rīcība pret Dieva gribu. Visi mūsu grēki ir rīcība pret Dieva gribu. Un ja tu tos tiešām nožēlo, tu esi baudījis grēka rūgtās sekas, tu gribi tikt ārā no tās bedres, kurā tu esi nonācis savas nepaklausības dēļ, un tikai tāpēc, ka tu nerīkojies saskaņā ar Dieva gribu. Un tagad tu saki, ka tu neesi gatavs pakļaut savu gribu Dieva gribai. Tāda tava atgriešanās nav īsta. Tāda tava nožēla nav īsta. Tas nozīmē, ka tu gribi darīt to, ko tu esi darījis līdz šim. Tu saki, nē, es joprojām gribu dzīvot tā, kā es gribu. Es netaisos pakļauties Dieva gribai. Tas tikai norāda uz to, ka tevī nav patiesas atgriešanās no grēkiem. Tu joprojām mīli grēku, jo visi tavi grēki jau bija nepaklausība Dieva gribai. Dzīvojot grēkā, mēs sevi nododam tā rokās, pakļaujam savu gribu tam, kurš mūs nicina un ienīst. Tā rokās, kurš vēlās mūsu nāvi un iznīcību. Un tāds būs arī sekas un iznākums būs nāve. Vai tu gribi pildīt velna kārības? Vai tu gribi pildīt velna gribu? Nē. Tad paklaus Dievam. Pakļauj savu dzīvi viņa gribai. Ja tu sevi nodod tā rokās, kurš ir atdevis visu un pat nomirst tavā vietā par taviem grēkiem, kurš tevi tik ļoti mīl un kurš ir darījis visu iespējamo, lai tu dzīvotu, tad iznākums būs mūžīgā dzīvība. Tad tu kļūsti par daļu no Kristus draudzes. Tu esi garīgā vienotībā ar Kristu. Tu esi zem viņa gribas, jo Kristus galva ir Kristus. Un tā kā man roka paklausa manai galvai, tā arī mēs paklausam Kristum. Un tad, kad man roka vairs neklausa un dara to, ko es negribu, es nezinu, tad viņi jāsiet klāt, jāgriež nost, jāģipsē, jārstē. Tas ir briesmīgi. Bet ja mēs esam Kristus draudze, tad mūsu vadības centrs ir Kristus. Ko viņš saka, to roka dara. Ko viņš grib, to roka dara. Mūsu piederība draudzē nav tāda kā sekošana sociālajos tīklos. Mūsu piederība draudzē nav kā piederība fitness klubām vai kādam citam klubam. Būt draudzē, tas ir būt kā zaram pie vīna koka un saņemt dzīvības sulu, lai dzīvotu un lai nestu augļus. Un tad, kad mēs lasam Jāņa evaņģēliju 15. nodaļā, mēs visu šo vietu ļoti labi zinām no 4. panta. Palieciet manī un es jūsos. Jūs dzirdiet tie paši vārdi, kad Jēzus lūdza, lai viņi paliek vienoti. Un arī šeit viņš saka viņiem, palieciet manī un es jūsos. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja jūs nepaliekat manī,
Mēs visi zinām, kas notiek ar zāru, ja viņš tiek nogriezts. Vienu brītiņu ir vēl zaļš, tad viņš nokalst, un tad mēs viņu metam ugunī. Viņš ir derīgs tikai malkai. Tad, kad mēs esam atrauti no Kristus, mēs nokalstam un tiekam iemest ugunī. Un tālāk viņš saka, es esmu vienkoks. Jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo jūs bez manis nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zārs izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja kas nepaliek manī, tas ir kā zārs izmetams ārā. Un šeit Jēzus runā par savas draudzes vienotību ar viņu. Viņš runā, ja kāds no jums nepaliek manī, viņš sakaltīs un viņu izmetīs ārā. Un mēs labi zinām, kā tas notiek reālajā dzīvē. Cilvēki, kuri sevi atrauj no Kristus, viņi sakalst, un viņi ir jāizmet ārā. Un tāpēc mūs, kas nepaliek šajā vienotībā, kas nepaliek ar Jēzu šajā vienotībā, tas sakalst un ir izmetams. Bet būt draudzē, tas nozīmē būt vienotam ar Kristu. Tas nozīmē būt savienotam ar dzīvību. Tas nozīmē būt savienojam ar šo dzīvības sulu, kas mūsos plūst. Un tad, kad šī sula mūsos plūst, Svētais Gars, mēs nesam augļus. Mēs nesam augļus tam kungam. Dieva Gars mūs vēl kopā, lai mēs būtu vienoti. Lai mēs katrs būtu par svētību. Nest augļus, tas nozīmē būt par svētību. Jo draudze nav, kā jau sākumā teicu, vienkārši domu biedra grupa. Tas nav pulciņš. Kristus draudze tiesam mēs. Dieva Gars mūsos. Un mēs esam Kristus draudze. Tas nav pielikums manai dzīvei. Es esmu pieteicies zīmēšanas pulciņā, kulinārijas pulciņā, un es vēl arī kristiešu pulciņā pieteicies. Un man tad ir grafiks, un tad man te visur jāpaspēj, visur jāizskrien. Man ir ļoti piepildīta dzīve. Kristus draudze nav pulciņš. Kristus draudze ir būt par Kristus draudzi. Mēs esam Kristus draudze. Mēs nenākam uz draudzi, mēs esam Kristus miesa. Šeit uz zemes, fiziskā veidā. Un mēs pildam Dieva gribu. Nevienmēr sanāk, bet mēs mācamies, mēs augam. Mēs saņemam šo dzīvības sulu no Kristus. Un mēs augam. Draudze ir Kristus gars manā sirdī. Dieva gars, pret kuru es nevaru izturēties kā pret 100 eiro. Nopelnīšu atkal. Tas ir pāri mūsu saprašanai. Tas ir pāri mūsu spējām. Tas ir pāri mūsu varēšanai. Dieva gars mūsu sirdī. Neapbēdināsim Svēto garu, ar kuru mēs esam apzīmogot atpestīšanas dienai. Bet turēsim to kā vislielāko dārgumu. Savā sirdī ar bijību, ar paklausību un sadraudzību ar to. Amen. Un es gribu, lai mēs lūdzam. Mēs lūdzam patiešām, lai kā Pēters saka. Kā viņš saka savā vārdā, esiet modri. Esiet modri. Pāvils saka, nepadodieties neprātam. Mūs šī pasaule velk, mīļais Dievs kungs. Viņa velk un mūs samulsina un noliek mūs dažādas situācijās. O kungs, debes Tēvs, bet patiešām es lūdzos Tev. Kungs, stiprini katru no mums. Lai mēs vēl vairāk un lai vairāk, mans kungs, lai mēs cenšamies
sadzirdēt tavu balsi. Tas ir jāmācās. Tas nav tā, ka es vienreiz sagribēju un dzirdēju un visu. Un ir jātērē tam laiks, mans kungs. Dievs dod mums atlicināt laiku sadraudzībai ar tevi, kungs. Dievs dod mums, ka mēs varam atlicināt un dzirdēt tavu svētā gara balsi. Lai mēs saprotam, ka tavs svētais gars, tā ir ķīla. Tā ir ķīla, kungs, mūsu mūžīgai dzīvībai. Tā ir ķīla mūsu atpestīšanas dienai. O, kungs, debes Tēvs, patiešām dod mums šo gudrību, dod mums šo spēku sargāt un neizmainīt to pret laicīgiem labumiem, mans kungs, ka patiešām Kristus draudz, ka mēs saprotam un sajūtam, ka mēs visi esam tavā garā. Vienoti, kungs, mans Dievs, ka mēs varam turēties pie tevis ar visiem saviem spēkiem, kungs. Mēs turamies pie dzīvības koka. Pie šī dzīvības koka, mans Dievs, lai mēs nestu augļus, lai mēs būtu par svētību, lai mēs varētu kalpot un darīt tavu prātu, kungs, mīļais Dievs. Debes Tēvs, slava tev un pateicību. Kungs, runā uz mums, mans Dievs, lai mēs dzirdam. Un visu, ko mēs no tevis saņemam, lai mēs to turam par dārgu un par svarīgu. Slava tev un pateicību mūžīgiem Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētiem garam. Āmen.